Okartis futbola akadēmijas ietvaros Latvijas Futbola Federācija sadarbībā ar Krievijas Premjerlīgas čempionu Maskavas CSKA jaunatnes skolu no 22. līdz 26. jūlijam Staicelē rīkoja futbola nometni 12 līdz 14 gadus veciem futbolistiem, un tajā piedalījās arī Okartis futbola akadēmijas ietvaros veidoto Latvijas reģionālo futbola izlašu dalībnieki. Ar šādas nometnes organizēšanas mērķiem iepazīstina Vidzemes reģionālās izlases treneris Andis Rozītis. Šāds te pasākums mūsu reģionā notiek pirmoreiz. Mums nometnē piedalās Vidzemes reģiona izlases U14 dalībnieku un U13 dalībnieku. Tad puiši treniņos strādā tiešām ar lielu adēju. Tas ļoti patīkami skatīties, jo katrs grib parādīt sevi no labās puses, parādīt savas labās īpašības. Šai nometnē ir, teiksim tā, viņu var sadalīt divās daļās. Viena daļa tāda būtu tāda kā spēlētāju testēšana, apmācība un meistarības pilnveidošana. Otra būtu treneru apmācība un treneru kvalifikācijas pilnveidošana. Paralēli šīm nometnē notiek mums arī treneriem seminārs mūsu apmācības daļas vadītāja Jurija Andrejeva vadībā. Un treneri tiešā mērā piedalās gan treniņu analīzē, gan arī pašā treniņu procesā. Ja, pārunās ar dalībniekiem pēc treniņu analīzē. 5 dienu laikā Staicelē jaunie futbolisti piedalījās ne tikai treniņu procesā, bet arī ar lielu uzmanību klausījās pasniedzēju vadītās teorētiskās nodarbības, kā arī veica dažādus interaktīvus un atjautīgus uzdevumus. Pie nometnes dalībniekiem viesojās arī Latvijas jauniešu futbola izlases treneri. Par Maskavas CSKA un Latvijas Futbola Federācijas sadarbības pirmsākumiem stāsta nometnes organizators Dzintārs Kazaks. Mēs bijām Maskavā, kur sadarbojoties ar Jāni Regensburgā, Vācijas 2. Bundeslīgas klubu, un spēlējām draudzības spēļu sēriju ar Maskavas CSKA, Spartaku, Dinamo. Un Maskavas CSKA treneri sāka interesēties par to, kas tad ir šeit Latvijā, kas šeit notiek. Un šādā veidā sākās šis dialogs, kur rezultātā viņi atbrauc jau uz pirmo nometni, kura notika Liepājā. Šī ir jau 3. nometne sadarbībā ar CSKA, un es ceru, ka šī sadarbība turpināsies arī tālāk. В этом лагере мы попробовали затронуть несколько аспектов футбольной жизни. Šajā nometnē mēs centāmies iekļaut vairākus futbola dzīves aspektus. Galvenokārt vēlējāmies parādīt to, pie kā ikdienā strādājam Maskavas CSKA futbola skolā. Tā ir gan spēlētāju individuālās meistarības, gan arī komandas savstarpējās miedarbības veicināšana. Futbolisti tika sadalīti divās grupās – uzbrucēji un aizsargi. Zināšanas, kuras ir mūsu rīcībā, šodienu laikā centāmies nodot nometnes dalībniekiem. CSKA treneri jau no pirmā treniņa ļoti lielu uzsvaru un arī to stāstu spēlētājiem liekas pašdisciplīnai. Disciplīna uz laukuma, treniņā, ārpus laukuma, ikdienā. Disciplīna vārdu visplašākajā nozīmē. Ievērot dienas režīmu, ievērot sportisko režīmu. Tad tas ir tas, ko mēs šīs 4 dienās cenšamies visu laiku akcentēt. Arī video materiālos, ko mēs skatāmies, mēs rādām, kā notiek treniņu procesi CSKA klubā, jaunas sistēmā. To visu viņi redz, kā tiek treniņi sagatavoti, kāda atdeva pie viņiem spēlētāji tur trenējās. Tās lietas, tās neatsveramas, kas noteikti nodara jauniem spēlētājiem, viņu pašu darbības analīzē. Es ar futbolu nodarbojos 9-10 gadus. Es spēlēju futbola klubā Smiltenē un esmu aizsargs. Manā klubā tāda treniņi vispār, uzdevumi tādi vispār nav bijuši. Te arī lielāka bišķīt slodze ir treniņos. Šeit ir vairāk katrs treniņš ir atsevišķa tēma. Mums ir kopēja treniņos tēma. Mēs darām visu, šeit dara tieši uz atsevišķu lietu. Kā piemēram spēlēns pret viens vai aizsardzība vai uzbrukums. Ar futbolu nodarbojos 10 gadus un es esmu uzbrucējs. Te pirmkārt ir atbraukuši no CSKA komandas treneri. Un te treniņi ir diezgan tādā lielā tempā, viss notiek. Visi uzdevumi ir savādāki. Pašā pirmajā dienā mums bija treniņš. Vairāk spēlējām futbolu tikai 8 komandas. Tad mēs sākumā tur bija 2 grupas.
Tur katru komandu nosauc tādā komandā, piemēram, kā Manchester United, tad Barcelona tā kā no Champions League komandas vairāk. Un otrajā dienā sākumā bija rīta rosme. Pēc tam mēs ejam brokastīs, pēc tam mēs tā kā atpūšamies pēc brokastīm. Un 10:30 jau ir tā kā rīta treniņš jau. Un pēc pusdienām mēs stundu atpūšamies, pēc tam atkal ir otrais treniņš. Un pēc otrā treniņa mēs ejam vakariņot, un pēc tam tās tā kā brīvais laiks. Un otrajā dienā bija tā, ka mēs spēlējām, bija vairāk uz 1-1, tāpēc mēs skatījāmies visus tos uzbrucējus kā Ronaldo. Mēs skatījāmies, kādu viņu finto, tur Neimārs un tā. Tad nākošajā dienā bija arī vairāk uz aizsargiem. Arī aizsargi tur bija tā kā Sergio Ramos, skatījāmies viņa video. Šajā nometnē piedalījās kopumā 45 futbolisti no tādām Latvijas pilsētām kā Smiltene, Jelgava, Liepāja, Babīte, Tukums, Rēzekne, Saldus, Rīga un Staidzele. Kā Maskavas CSKA treneri novērtē šī vecuma futbolistu funkcionālo gatavību? Здесь, в этом лагере, собраны ребята, которые... Šajā nometnē tika sapulcināti gan tādi futbolisti, kas izceļas uz vidējā fona, un ar viņiem arī interesantāk strādāt. Šie futbolisti ātrāk apgūst informāciju, saprot un izpilda treneru sniegtos norādījumus futbola laukumā. Ir arī spilgti futbolisti, kā piemēram Oskars Rubenis, kuru mēs esam uzaicinājuši Maskavas CSKA futbola skolā, un turpmāk viņš turpinās savu futbolista karjeru tieši mūsu klubā. Mūsuprāt, viņš ir ļoti perspektīvs spēlētājs. Ceram, ka Oskars turpinās savu izaugsmi un spēs palīdzēt nākotnē gan Maskavas CSKA pirmajai komandai, gan arī Latvijas nacionālajai futbola izlasei. Jaunajiem futbolistiem šīs nometnes laikā devām padomu būt strādīgiem, paaugstināt savu motivāciju, izrādīt raksturu un iemācīties pārciest grūtus brīžus. Puišiem nepieciešams izvirzīt mērķus un sniegties pēc tiem. Futbolists visu var sasniegt tikai ar savu darbu. Pilnīgi noteikti ir jāsaprot tas, ka futbolistiem ir jāapzinās to, ka futbols nebeidzās tikai Latvijā. Un ir lielās futbola valstis, tādi kā Vācija, Spānija, Anglija, arī Krievija tā skaitā, kurā futbols ir pavisam citā līmenī. Un šī ir iespēja parādīt futbolistiem to, kas notiek tur, to, kādas ir prasības tur, kā trenējās tur, kādas ir futbolistu attiecības profesionālajā klubā, kādas ir tās prasības, kādām viņiem ir jāatbilst. Un tas dod iespēju viņiem apzināties to, kur tad ir viņi, un mēģināt attīstīties tālāk jau kā futbolisti. Latvijas Futbola Federācija izsaka lielu pateicību visiem treniņu nometnes dalībniekiem, pasniedzējiem un, protams, Maskavas CSKA jauniešu futbola skolas treneriem Romānam Hrističam un Andrejam Mirosničenko par produktīvo un liederīgi pavadīto laiku 5 dienu garumā Staicelē. Ceram, ka jaunajiem Latvijas futbolistiem šajā nometnē gūtā pieredze un zināšanas palīdzēs sasniegt augstākos nostādītos mērķus viņu profesionālajā futbolista karjerā.